Mēs atrodamies Liepājā pie restorāna Mo. Viņiem ir 2 Michelin gaitu nominācijas. Uzzināsim, vai šeit ir garšīgi. Laiks uzkodām, un tā ir ciabata ar lielo pagaļu, trifeļu eļļa, kazas siers. Izskatās ļoti interesanti, un nogaršosim šo uzkodiņu. Ciabatas ļoti garšīgas. Viņiem ir interesanta kombinācija, kuru es neesmu pirms tam garšojis, tāpēc ir vērts nogaršot. Nākamā uzkoda, kuru nogaršosim, ir jūras velšu tartaru izlasim, tuns zivs, austere, foreles ikri un lasis. Tunci nogaršosim. Ļoti svaiga zivs. Tiešām tuncis ļoti svaigs. Nogaršosim arī lasi. Lasis arī īstenībā ļoti svaigs. Kas tartarā ir pats svarīgākais, lai tiešām zivs ir svaiga. Laiks salātiem, un šie ir kraušķīgie bīles salāti ar šitaki sēnēm un sezamas eļļu. Nogaršosim. Īstenībā ļoti izteikta garša šiem salātiem. Es viņus pat liktu ne kā uzkodu, bet kā pat matēdienu. Liela porcija un pīle ir riktīgi garšīga. Atnesa šo riktīgi skaisto pīles krūtiņu ar ķiploku biezenika un burkāniem. Pamēģināsim, izskatās ļoti labi. Pīles gaļa ļoti mīksta, viņa vispār nav sausa, viņa pūst mutē tiešām pirmo reizi. Garšoja pīli un viņa ir tik maiga. Ķiploku biezenis arī ir ļoti interesants un ļoti garšīgs. Man liekas, tur arī ir ziedkāpos, ja es nešaubos. Laiks desertam, un šis ir braunis ar karameļu sīrupu. Ļoti maigs deserts, ņemot vērā, ka virsū ir krēms un braunis, un nav tā, ka kaut kas ļoti izceltos. Viss ir ļoti labi sakombinēts. Nākamais deserts, kuru ir jānogaršo, kaut kas rieksts čija pudiņš ar mango un maraku. Teikšu tam diezgan skāps, jo tur ir maraku un mango, bet visa kombinācija ir tāds diezgan, teiksim, veselīgais deserts. Un trešais deserts, kuru jānogaršo, citrona krēms ar trupinātu bezē, citronu sorbetu un kraušķīgu cepumu. Laiks nogaršot. Es teikšu tā, atgādina Itāliju. Ļoti svaigs, ļoti izteikti citronu garša. No visiem 3 izvēlētos šo. Īstenībā šī vieta man ir riktīgi pārsteidza. Ēdiens 10 no 10. Apkalpošana vienkārši ļoti superīgi oficianti. Tiešām, ja jūs esat Liepājā, ir vērts atnākt uz Mo.